Jau vairāk nekā gadsimtu cilvēki no visas pasaules ir vēršušies Berlītes valodu centros, lai gūtu iedarbīgas, ilgstošas un noturīgas svešvalodu zināšanas patīkamā gaisotnē. Maksimiliāns Berlīts pirmo reizi izmantoja Berlītes metodes mācību stilu 1878. gadā. Kopš tā laika efektīvā sarunu pieeja ir palikusi par kompānijas kodolu. Ieviešot praktiski pielietojumu gramatiku un vārdu krājumu kontekstā ar ikdienas situācijām, Berlītes metode fokusē visas sarunas un apmācību uz apgūstamo valodu. Pasniedzēja lieto komunikatīvu pieeju, kas ir bazēta uz klausīšanos un runāšanu, papildinot apmācību ar nozīmīgiem lasīšanas un rakstīšanas uzdevumiem. Tā, lai students apgūst jauno valodu tikpat dabiskā veidā, kā viņi apguva savu dzimto valodu. Berlīts faktiski ir līderis pasaulē valodu apmācību jomā. Paralēli tam mēs piedāvājam arī tā saucamās kultūras atšķirības treniņus, bet, protams, galvenais produkts ir valoda apmācība gan pieaugušajiem, gan bērniem. Pieaugušajiem kopš 2002. gada mēs piedāvājam 10 zināšanu līmeņos apmācību, gan nodarbības šeit pie mums uz vietas, gan nodarbības uzņēmumos. Savukārt bērniem kopš šī gada septembra mēs esam sākuši piedāvāt angļu valodas programmiņas, kas faktiski pasaulē ir arī ļoti populāras. Jā, ir vairāk kā 2000 valodas, tās mēs praktiski visas arī varam piedāvāt, jo Berlītes starptautiskais tīkls, protams, nodrošina šīs plašās iespējas mūsu klientiem. Populārākā valoda vēl joprojām visā pasaulē, tāpat kā arī pie mums Latvijā, ir angļu valoda. Tie ir vien 80%, jo mūsu klients lielākoties valodu izvēlas mācīties savas, konkurētspējas paaugstināšanai, karjeras iespējām. Otra valoda faktiski visur pasaulē, otrajā vietā parasti nostājās valsts valoda. Mums tā situācija ir interesanta, ka pie mums otrajā vietā ir nostājusies krievu valoda. Jo tie cilvēki, kuri, šeit ir plānojuši vai arī jau uzsākuši savu biznesu, viņiem ar krievu valodu vēl joprojām ir pietiekoši, lai komunicētu ne tikai šeit Latvijā, bet, visās Baltijas valstīs. Tad trešajā ir mūsu valsts valoda, ir latviešu valoda, vai arī vācu valoda, kā, kuru gadu, jo, ar Vāciju Latvijā ir pietiekoši aktīva ekonomiskā darbība, un līdz ar to ir vairāk uzņēmumu, kas saviem darbiniekiem piedāvā šo iespēju mācīties vācu valodu. Būtiski pieminēt, ka Berlītes valodas skola ne tikai piedāvā valodu apmācības individuālās nodarbībās, bet kursus arī uzņēmumam, kaut vai visiem tā darbiniekiem. Valodu centrs var nodrošināt nodarbības gan centra telpās, gan arī jūsu organizācijā uz vietas. Lai palīdzētu studentiem sniegt iespējams labākus rezultātus, savukārt uzņēmumam būtu ērtāk sekot studentu mācību procesam un attīstībai, Berlīts ir izstrādājis īpašu studentu progresa ziņojumu. Ja jūs izvēlētos mācīties burgundiešu valodu, tad es jums piedāvātu apmācību formu, kas saucas Berlītes virtuālā klase. Tradicionālā apmācību forma, ko mēs faktiski lielākoties arī šeit realizējam, tā ir dzīvā nodarbība, tātad, kad jūs nākat uz nodarbību klasē. Berlītes piedāvā šo iespēju, kas ir absolūts jaunums valodu apmācību tirgū, tā ir šī virtuālā klase. Tas jums dod priekšrocības neizejot no sava biroja vai no savas mājas. Jums ir vajadzīgs tikai interneta pieslēgums, konkrēts laika grafiks, kuru jūs pats izvēlaties. Jūs pieslēdzaties šī virtuālā klasē, un jūsu nodarbība var sākties ar pasniedzēju, kurš atrodas nevis šeit Rīgā, bet kurš atrodas vai nu Telavivā, vai nu Ņujorkā. Un mācības var sākties. Tas dos iespēju jebkurā pasaules vietā apgūt jebkuru valodu, izmantojot perspektīvo Berlītes metodi. Laiks mācīties svešvalodu, vai ne?